Laba diena visiem! Šodien mēs turpinām mācīties par draudzi. Runāsim par to, kas vada draudzi, un šodien ir 2. stunda. Jā. Pēc tā, kad Pāvils nodibināja draudzi Efezā, viņš sasauc tās vadītājus uz īpašu sapulci, kurā deva tiem sekojošos norādījumus. Un palasīsim raksturvietas. Apostuļu darbi 20. nodaļa, 28. pants saka: Tāpēc sargāt paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēls par sargiem, ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Un šiem mācītājiem tika dota garīgā vara. Viņiem tika uzlikta atbildība rūpēties un aizsargāt vietējās draudzes. Un kāds var būt par aizbildni citam tikai tādā gadījumā, ja viņš ir augstāk pēc ranga, statusa vai vecuma, un vai viņam ir vara. Un pievērsiet uzmanību arī tam, ka varu draudzes mācītājam dod svētais gars. Tikai viņš var atzīt un nodrošināt ar visu nepieciešamo draudzes līderus. Vēlāk apostuļi uzrakstīja vēstules dažādu draudžu locekļiem, kurās deva norādījumus par to, kā ir jāattiec pret saviem garīgiem vadītājiem. Un lasot šīs pamācības, ir svarīgi atcerēties, ka mūsu attieksme pret Dieva ieliktu vadību ietekmē mūsu attiecības ar viņu. Un Jēzus teica, ka pieņemot tos, ko viņš sūtīs mums, mēs pieņemam viņu pašu. Jāņa evaņģēlī 13. nodaļas 20. pants saka: Patiesi es jums saku, kas uzņem, ko es sūtu, tas uzņem mani, bet kas mani uzņem to, kas mani sūtīs. Un viens no agrīnās draudzes pirmajiem dokumentiem satur norādījums par to, kā ticīgiem vajag dzīvot un kalpot Kristum vietējā draudzē. Un tur teikts: mans bērns, atceries to, kas jums dienu un nakti sludina Dievu vārdu, un godājiet viņu kā to kungu, jo kur tas tiek sludināts, tur ir tas kungs. Šis princips pastāvīgi atkārtojas jaunajā derībā. Ticīgajiem pret mācītājiem, vecajiem un draudzes vadītājiem ir jāizturas kā pret Jēzus dāvanām draudzei. 1. Tesalonikiešiem vēstulē 5. nodaļa, 12. 13. pants. Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki tā kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ, savā starpā turiet mieru. Vēstulē ebrejiem 13. nodaļas 17. pants saka: Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku, nevis nopūstamies, un tas jums nav derīgi. Vienīgais veids, kā izpildīt to, ko māca šie panti, ir kļūt par aktīvu draudzes locekli un pakļauties garīgai vadībai. Un pievērsiet uzmanību, ka pirmajā vēstulē Tesalonikiešiem 5. nodaļa 13. pantā teikts, ka mēs esam aicināti cienīt un novērtēt mūsu aizbildņus. Un līdz ko jūs piedzimāt no augšienes, jums tika uzlikta atbildība atrast draudzi. Dievs gaida no mums, ka mēs nodibināsim tādu stipru saikni ar vietējo draudzi un sāksim sekot savam mācītāju piemēram un mācībai. Un viens no iemesliem, kāpēc kristieši saskarās ar daudzām problēmām savā ceļā, sekojot Dievam, ir tajā, ka viņi
ka viņi neapmeklē draudzi, un tas nozīmē, ka tie neatzīs kalpotājus, kurus ir iecēlis Jēzus, lai tiem palīdzētu garīgajā izaugsmē. Un mūsu garīgās izaugsmes procesā mēs satiekam dažādus kalpotājus, kas māca un palīdz mums. Un daži mums māca Bībeles mācību mājas grupās, un citi caur grāmatām, raidījumiem, internetu, digitālajām lietotāju programmām un citiem informācijas līdzekļiem. Konferences, ir semināri, grupas nodarbības un citi pasākumi arī palīdz mums augt garīgi un arī paplašina mūsu teoloģiskās zināšanas. Un tomēr ir atšķirības starp skolotāju un garīgo tēvu. 1. korintiešiem, vēstule 1. korintiešiem 4. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. To raksta jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāji Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzu. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Pāvils rakstīja draudzei Korintā un atgādināja draudzes locekļiem, ka starp viņiem ir īpaša saikne. Nosaucot sevi par tēvu, viņš nedomāja fizisko paternitāti. Viņš kļuva par garīgo tēvu caur evaņģēliju sludināšanu. Un Pāvils nekādā gadījumā nedomāja, ka komunikācija ar viņu var aizstāt attiecības ar debesu tēvu. Neviens cilvēks nevar ieņemt vietu starp Dievu un cilvēku. Pāvils runāja par to, ka dibinot draudzi Korintā, viņš to pieskatīja divus gadus, viņš bija kā tēvs ģimenē. Un vēlāk arī 2. vēstulē korintiešiem viņš papildināja, ka tā loma, ko viņš spēlē viņa dzīvēs, ļauj viņam izmantot varu, un, ja tas vajadzīgs, norādīt uz viņu kļūdām. Un 2. korintiešiem 10. nodaļa, 8. pants saka, ja es arī vēl vairāk lepotos ar tām pilnvarām, ko mums tas kungs devis jūsu celšanai un nepostīšanai, tad es tomēr nepaliktu kaunā. Un 2. korintiešiem 10. nodaļas 13. pants, mēs negribam pāri mēram lielīties, bet tik pēc tā noliktā mēra, ko Dievs mums spraudis un pēc kura arī esam nonākuši līdz jums. Draudze ir kā ģimene, un vecākais mācītājs ir kā tēvs. Viņa loma ir sludināt mācību, norādīt virzienu un vadīt draudzi, rādot draudzes locekļiem dievbijīgas dzīves piemēru, kuram būtu jāsako. Un, kad pirmo reizi dzirdat mācību par draudzes garīgo vadību, tas var izklausīties biedējoši. Daudziem ticīgiem rodas nopietni un pamatot jautājumu, vai ir robeža varai, kur ir mācītājiem pāri mani, un kā tieši mācītājs mani vadīs, un kas norāda uz mācītāju rūpēm par draudzi. Un visi šie jautājumi prasa atbildes. Paskatīsimies, ko par to saka raksti. Draudzes mācītāju pienākumi, kādi tie ir, paskatīsimies. Ja jūs uzprasīt 10 cilvēkiem, kāds ir mācītāju darbs, jūs saņemat 10 dažādas atbildes. Un daudz kristiešu uzskata, ka mācītājiem ir jāizpilda visas viņu kaprīzes. Viņi vēlās, lai mācītājs viņus apmeklētu, rūpētos par slimajiem, konsultētu, atbildētu uz visiem interesējušiem jautājumiem un būtu nevainojams savās ģimenes attiecībās. Bet tas nav mācītāja darbs. Dieva vārdā ir aprakstīti mācītāju pienākumi, un mēs izlasīsim
uzrakstītos pantus, un šeit ir uzskaitīti 3 galvenie mācītāju uzdevumi. 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, no 1. līdz 3. pantam. Vecākos jūsu starpā, tad pamācu es, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgs peļņas dēļ, bet no sirds. Nekā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Šajos pantos norādīti motīvi, pēc kuriem ir jāvadās mācītājiem savā darbā. Viņam ir jābūt dievbijīgas dzīves paraugam priekš visiem, kas ir ap viņu, un labprātīgi jāvada Dieva ganāmais pulks. Un tas ir kā gans, kas ar līdzjūtību un mīlestību gana savu ganāmpulku. Un viņš nedomā par labumu, ko iegūst tās apcērpot, viņš tās tikai cērp. Viņa mērķis ir barot tās, sargāt un rūpēties par viņu labklājību. Un kas ir rakstīts par barošanu, ganāmpulka barošanu. Grieķu vārds, kas tulkots kā ganīt, nozīmē barot un piesātināt aitu baru. Mācītāja pamatu uzdevums ir barot savu ganāmo pulku ar garīgo barību, caur svētrunām un Dievu vārdu mācīšanu. Un vēstule ebrejiem 13. nodaļa, 7. pants. Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Un pats svarīgākais, ko draudze var piedāvāt saviem draudzes locekļiem, ir pamatīga un tāda dziļa mācība un svētruna. Ja mācītājs netiek galā ar šo uzdevumu, jūs nepieaugsiet garīgi, un garīgai izaugsmē ir nepieciešama garīgā barība. Mateja evaņģēlija 4. nodaļas 4. pants, ko Jēzus teica tūkstnesī, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vispārējais, ko var dot draudze, ir mazāk svarīgs kā šis, un draudzē var būt brīnišķīga mūzika, mūsdienīgs aprīkojums, dažāds bērnu un jauniešu programmas un misijas, bet ja mācība un svētruna garīgi nepiepild jūs, zūd svarīgākais draudzes aspekts, bez kura tā nevar realizēt Dieva paredzēto mērķi. Un atcerieties, ka vārds ir vissvarīgākais. Nav nekā svarīgāka jaunatgrieztam kristietim, kā iepazīt vārdu un pieaugt, garīgais pieaugums, izaugsme. Ja jūs meklējat draudzi, kas var kļūt par jūsu garīgajām mājām, meklējiet vietu, kurā māca Dievu vārdu, garīgi piepild un arī palīdz augt. Daži kristieši gadiem ilgi atrodas draudzē, kura nepasniedz svaidīt mācību. Un ja jūs atrodat mācītāju, kurš labāk par citiem rūpējas par jums, tas nozīmē, ka jūs esat atradis savu draudzi. Un vēl paskatīsimies, otrais mācītāja pienākums ir pārraudzīt draudzes vadību, kalpošanu un darbību. Tas prasa no mācītāja vadīšanas un organizēšanas spējas. Un mācītājiem ir jāpārauga kalpošana, lai neatļautu draudzei noiet no patiesības ceļa, ko norādījis Dievs. Mācītājs uzrauga draudzes darbību un seko tam, lai viss tiktu darīts pareizi un labi. Uz viņu gūstas atbildība labot, sodīt un atbrīvot no kalpošanas
tos draudzes locekļus un vadītājs, kas nodara kaitējumu citiem draudzes locekļiem. Un viss tas ir jādara pazemību, rūpēm, mīlestībā un būt gatavam šos cilvēkus pieņemt atpakaļ, ja tas ir iespējams. Un mācītājiem ir jābūt par piemēru ganāmam pulkam. 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 3. pants. Nekā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Un 3. mācītāja pienākums ir būt par piemēru, kam var sekot. 1. vēstulē Timotejam 3. nodaļā Pāvils sniedz vadītāju īpašību sarakstu, kas aptver viņa raksturu, ģimenes dzīvi, laulību un reputāciju. Un, protams, neviens mācītājs nav ideāls. Mācītāji tāpat kā citi cilvēki cīnās ar savu miesu, dažreiz arī viņiem ir problēmas laulībā un bērnu audzināšanā. Problēma neeksistēšana nav iemesls, lai kļūtu par mācītāju, bet gan rādot piemēru visai kopienai ar tādu cienīgu uzvedību un cienīgu grūtību pārvarēšanu. Pāvils lika Timotejam būt, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tas ir rakstīts 1. Timoteja vēstulē, 4. nodaļa, 12. pants. Tas nozīmē, ka mācītājiem ir jāsako Dāvida piemēram, un izdarot kļūdu, viņš nožēloja un lūdza piedošanu Dievam. Mūsu mācītājiem jādara tieši tas pats, jādzīvo pazemībā un jālūdz piedošanu Dievam, rādot piemēru ar savu dzīvi, pareizām attiecībām ar Dievu un mācot tos, kas ir uzticīgi viņa rūpēm, rīkoties tieši tāpat. Un vai atceraties, kā mēs definējam, kas ir draudz? Draudz ir tāda dinamiski augoša ticīgo kopienu, kas tic Jēzum Kristum un atrodas uzticīgās attiecībās viens ar otru, lai pielūgtu Dievu, garīgi izaugtu, kalpotu un censtos uzlabot savu dzīvi Dieva kalpotāju vadībā. Jēzus ir galva un augstākais mācītājs katrā draudzē, un mūsu mācītāji ir Jēzus pārstāvji un viņa palīgi, kas rakstīts ir 1. Pētera vēstulē 5. nodaļas 2. pantā. Mācītāja palīgs darbojas virs mācītāja vadībā, un visi garīgie vadītāji aicināti būt par Kristus miesas kalpiem. Viņiem nav jāvalda pār tiem, kas uztic viņu rūpēm. Mācītāja loma nav tajā, lai norādītu jums, ar ko laulāties, kur strādāt vai uzspiest savus lēmumus, kas ietekmē jūsu dzīvi. Viņam ir jāvirza jūs, jāmāca un jādod padomi. Mācītājs var dot padomu, kas skar jūs privāto dzīvi vai brīdināt jūs, ja redz, ka to vajag darīt, bet viņš nevar ieņemt Jēzus Kristus vai svētā gara vietu jūsu dzīvēm. Mācītājs definē draudzes uzdevumus un koordinē to izpildi. Vecākais vai vadošais mācītājs ir galva mācītāju komandai, palīgiem un vadītāju grupai draudzē. Un vecākais mācītājs un viņa ieceltie vadītāji izvēlas draudzes darbības virzienu. Mācītājiem ir jāatskaitās cita mācītāja priekšā, kurš var palīdzēt viņam pieņemt pareizus lēmumus, kas skar draudzi, gan palīdzēt arī atrisināt privātos jautājumus un izdarītās kļūdas. Kā izvairīties no garīgās autoritātes ļaunprātīgas izmantošanas? Ļaunprātīga garīgās varas izmantošana notiek tad, kad garīgie līderi pārkāpj savu pilnvaru robežas tajā, kas skar draudzes locekļu dzīves.
Un, lai gan mācītājs vada visu, kas notiek draudzē, tās kalpošanā un arī tās programmās, tomēr viņam nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot šo varu. Piederība draudzē ir jābūt brīvprātīgai. Ar draudiem un manipulācijām nedrīkst piespiest cilvēku kļūt par draudzes locekli. Ja cilvēks jūt, ka notiek kas līdzīgs, viņam vajadzētu atklāti un ar cieņu parunāt ar draudzes vadītājiem un pacensties izprast situāciju. Un, ja problēma nevar atrisināt, labāk būtu pamest šo draudzi, lai neradītu šķelšanos un pēc iespējas ātrāk atrast citu draudzi, kurā sāk aktīvu dalību tās dzīvē. Un sakarā ar šo ir jāatzīmē, ka ir bijušas atsevišķas situācijas, kur tiek ļaunprātīgi izmantot garīgā vara, bet lielākajā daļā draudžu, kurās tiek pasniegta patiesā Bībeles mācība, ir tādi cilvēki vadīts, kur cenšas izpatikt Dievam. Un mums nevajadzētu izmantot šādus gadījumus kā iemeslu neapmeklēt draudzi. Ja jūs esat ticīgs, tad Dievs jums ir sagatavojis draudzi un arī mācītāju. Tā nav ideāla vieta, un cilvēki arī tur nav ideāli, bet visus viņus vieno viens mērķis – mīlēt Dievu un ticēt viņam. Un Jēzus mūs mīl, un viņš mums noteikti atradīs draudzi, kur mums būs labi, un ja jūs meklējat draudzi, izvēlieties to, kur māca Bībele. Un priecīgi slavējiet Dievu, un kur veic kristības un svēto vakarēdienu, un pievienojoties draudzē, esiet te uzticīgi, un lai Jēzus jūs svētī. Un ir ļoti skumji apzināties, ka uz pasaules ir vietas, kur vēl joprojām nevar atklāti dzīvot kristiešu dzīvi. Un daudzās valstīs ir likumi vai tādi nerakstīti likumi, kas neatļauj veidot kristīgas draudzes un tiek sodīti par pievēršanos kristīgai ticībai. Daudz ticīgie nesat liels upurs, lai pieņemtu Jēzu. Un no kāda atteicās ģimene, par kādu smējās kaimiņi, kāds riskēja būt piekauts, iemests cietumā, tika mocīts un pat ir atdevis dzīvību ticības dēļ. Un publiska svētruna tādās vietās ir aizliegta. Daudz cilvēku pie Kristus nāk slepeni, pateicoties kaimiņu liecībai vai sapņiem un vīzijām par Jēzu. Un priekš brāļiem un māsām šajās valstīs atklāta Kristus pielūgsme draudzēm ir tāds nepiepildāms sapnis. Ja jūs esat vienīgais ticīgais jūsu apvidū, tātad jūs esat pirmais, būs arī citi. Lūdziet Kristum jūs aizvest pie citiem, kas arī ir glābti, vai pie tādiem cilvēkiem, kuriem varat izstāstīt par viņu. Un jūsos dzīvo svētais gars, viņš jūs vadīs. Ja arī tikai 2 ticīgie sanāks Jēzus vārdā, viņš būs starp tiem, un ja jūs lūgsiet, viņš dos jums mācītāju no jūsu reģiona vai sūtīs viņu no citas vietas. Un atceraties, ka jūs esat daļa no neredzamās draudzes, un visā pasaulē jums ir māsas un brāļi. Mēs visi lūdzam, lai Kristus gaisma izlaustos caur tumsu, kas ir pasaulē. Un Jēzus zina pat par jūsu ciešanām. Viņš nostiprinās jūs, atbalstīs un arī apbalvos jūs. Jēkaba vēstule, 1. nodaļas 12. pāns saka: Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Un pēc tam vēl Jēkaba vēstulē 5. nodaļas 11. pāns saka: Raugi, mēs teicam svētīgs tos, kas ir izcietuši. Par Ījaba pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis tā kunga galamērķis, jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Un 1. Pētera vēstule, 1. nodaļas 6. pāns.
Tad jūs līksmosties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Un tā mēs šodien runājām par draudzi. Es gribētu piebilst drusciņ par sevi, kad es, iekrit Bībelē, tad man arī, es nezināju nevienu kristieti, kas man būtu apkārt, nevienu, kas droši vien varbūt, kad viņš arī bija kāds, bet es nevienu nezināju, un pagāja diezgan ilgs laiks, kad es atradu draudzi. Bet tas nebija šķērslis, lai es lasītu Bībeli. Un lai es domāt par to, jā, es pameklēju draudzes, pagāja, diezgan laika pagāja, jo, paldies Dievam, es tomēr vadījos pēc tā, ko draudzēs stāsta mācītāji, un tā es arī meklēju draudzi. Un man arī šī draudze, kas ir Labā vēsts Purciemā, bija uz to brīdi tālu, bet tas nebija šķērslis, es tur biju ļoti reti pirmos gadus, un tāpēc es tā iedrošinu visu nepamest to domu, arī tad, ja jums pašreiz nav draudzes, jums ir Bībele. Un agri vai vēl jūs nonāksiet pie tās draudzes, kur Dievs jūs grib ielikt, kur jūs varat pieaugt, klausaties, neskatāties uz cilvēkiem, kādi ir draudzēs, skatāties uz to, ko sludina mācītājs, vai tas saskan ar Dievu vārdu. Un tad jums nebūs bailes, jāsaka, palikt tur, un es tā tieši vadījos, jo mācītājs Riks Renners uz to brīdi bija, un es tiešām ļoti gribēju dzirdēt tieši viņa mācību. Tas mani stiprināja, tā ielika stiprus pamatus, un es skaidri varu pateikt, ka bez draudzes es Dievu plānu noteikti neizpildītu. Un tā ir tā Dieva dāvana, ko Dievs man ir devis, ka es varu mācīt, ka es varu vest cilvēkus pie Dieva. Vispār jau Dievs sameklē cilvēkus, ja? Bet mēs daram to darbu, kas mums ir jādara. Mēs, es domāju, katrs gribam, lai cilvēki tiek glābti, un Dievs grib vēl vairāk, jo Dievs mīl cilvēkus vairāk nekā mēs. Jēzus ir nomiris par visiem cilvēkiem, lai cik ļauni viņi būtu, kas mums liekas, kad viņi nekad nevarētu atnākt. Dievs ir brīnumu Dievs, un viņš var mīkstināt jebkura cilvēka sirdi, un mēs varam skatīties uz to, kāds ir Dieva spēks darbojies mūsu dzīvēs, kā Dievs mainīs ir mūsu dzīves, un visa slava ir viņām. Un tā šodien mēs runājam par draudzi. Vēl mēs 1 stundu laikam runāsim, paskatīsimies un pieaugsim sapratnē, kā darbojas draudzes, kurās mēs esam vai būsim, un skatīsimies to, lai tiešām Dieva vārds mūsos nostiprinātos, lai mēs pieaugtu, neskatoties ne uz ko. Un tā, āmen, un mēs beidzam šo 2 stundu un tiksimies 3. stundā. Paldies, ka klausījāties!